Čau visiem! Mani sauc Kristaps, un šodien es pastāstīšu par instrumentiem, kuri man stāv kabatā un kurus izmantoju katru dienu. Nu, un tātad sāksim. Pats pirmais un viens no galvenajiem instrumentiem, kas man vienmēr ir kabatā, tā ir pildspalva. Jo, pieņemsim, ja man nebūtu pildspalva, es nevarētu pat sākt darbu, jo mums ir nenormāli daudz jāpilda papīri, visādi protokoli, vēl viss kaut kas. Jā, tā pildspalva, tas ir pirmais. Tad otrs, pēc tā sakārtošu kārtībā, cik bieži sanāk viņu pielietot. Otrs ir šādi te gaismiņi. Viņi ir tādi divi režīmi, viens ir tāds te tā kā platāks, un otrs bišķiņ sāk ķerties. Ir šitāds te mazāks leņķīts kaut ko paskatīties. Super noderīgi. Visu laiku man ir kabatā, izmantoju pēc, 10 minūtēm. Arī tas pats pildot protokolus mums ir, te teiksim, ļoti stingri skatās uz riepām. Un katrai mašīnai ir šito te jāpārbauda protektors, un vai viņas tur nav nodilušas, vai nav braukts ar viņām, kad viņas ir nopūtušās. Tas ir, teiksim, nākošais ir arī nekas tāds baigi īpaši protektoru dziļuma mērītājs. Jo te, es nezinu, cik ir maksimālais sots, bet pa vienu, teiksim, riepu, ja viņi nodilusi vairāk par 1,6 mm mazāk palicis, tur var dabūt laikam kaut 6 soda punktus un tur 1000 soda. Jā. Un tāpat arī pildot protokolu, katrai mašīnai, kas mums darbā ir jāizpilda, teiksim, tāda virspusīga pārbaude. Un bez gaismiņas, teiksim, pastīties vai vizuāli pārbaudīt, vai bremžu kluči ir pietiekoši, vai bremžu kluči, pieņemsim, ir palikuši, vai tur, teiksim, kaut kāds piļņiks, vai kaut kas nav beigts, vai amīts sulo, teiksim, bez gaismiņas baigi grūti un kaut ko lielu nesāt līdz arī nav, vai ieteiksim, līdz instrumenta kastē arī katru reizi nav, tā kā, jā, šis te ir visu laiku un kabatā. Tālāk, šitas ir, teiksim, kad viss jau ir pabeigts, tev ļoti visādiem, teiksim, tādiem drošības sīkumiem visi pievērš ļoti lielu uzmanību. Šitā ir tāda grāmatiņa, kur ir newtonmetri tabula populārākajām mašīnām, ar cik lielu griezes momentu jāpievelk riteņi. Un, labi, tad, teiksim, pievelc, bet te ir tā, kad katram ritenim, ko tu pievelc, tev ir kāds otrs, teiksim, blakus kolēģis jāpasauc, lai viņš ar otru dinamometrisko atslēgu pārbauda katru tavu pievilkto riteni. Tā kā tas, teiksim, viņiem ir baigi cieņā visādi šādas te drošības. Un tā, kas pēdējais man te kabatā dzīvo, tas ir maziņš kabatas skrūvgriezītis. Arī ļoti nodara. Teiksim, kaut ko vajag atvērt, paņemt, pabakstīt. Baigi nodara. Nu jā, tad, teiksim, šis ir mans EDC kits, kas ar mani ir katru dienu. Kabatā telefonu es kabatā neturu, tāpēc, kad, teiksim, novērš uzmanību, tad sāc tur kaut ko skatīties, kaut ko tur rakstīties, un tad nekāda baigā darbošanās nesanāk. Šis bija tāds maziņš apskats par instrumentiem, kas man ir kabatā un kurus izmantoju katru dienu. Paldies par uzmanību, uz drīz tikšanos!